burtiski Marek ir pazaudējis no redzesloka, bet Mareks jau ir finišā ar lielisku rezultātu 18,03 sekundes. Nu, pagaidām, trešajā pārī pagaidām tas ir labākais, pārliecinošākais rezultāts no līdz šim startējušajiem. Riktīgi labs nāk šurp, Marek. Marek nāk šurp, Marek nāk šurp. Ļoti veiksmīgi tu nostartēji šajā vingrinājumā Kandavā iepriekšējā posmā. Arī šeit diezgan veiksmīgi. Kur tu esi atradis kādu knifu vai tev kāds treneris kaut ko ir iemācījis vai kas? Ziemā daudz ēdu treniņā. Ziemā daudz ēdu treniņā. Pagaid, ziemā daudz ēdu treniņā. Bet ar ēšanu vien nevar labi nonest nēšus. Kas vēl? Visā nevar stāstīt, tad viss būs tik stipri. Ļoti prātīgi, ļoti pareizi. Bet, godīgi, es gribētu redzēt, kā Mareks Leitis trenējās un vienlaicīgi ēd. Nu, arī es to gribētu redzēt, un šis ir ļoti interesants pāris. Artis Plīvda ar Māri Rozentālu. Nu, Mārim Rozentālam šis ir mīļākais vingrinājums. Viņš ir arī pasaules rekordists spēka vīriem. Atsevišķā kategorijā līdz 105 kg. Viņš ir pasaules rekordists nēšos. Bet šajās sacensībās, diemžēl, bija jāpiekāpjas Artim Plīvda. Nu, Artis Plīvda ir noskaities pēc pirmā vingrinājumu, un Dainim Zāģerim viņš neko nesakot pagāja garām. Bet es negribētu redzēt viņa acis. Bet redz, cik labi gara stāvoklī ir gan Ivars Kazeļņiks, gan Dainis Zāģers. Un tas ir laikam šī gada sacensību labākais, ka mūsu dalībnieki tiešām ir viena draudzīga ģimene un savstarpēji draudzīgi, izpalīdzīgi un cīnās ar šiem milzīgajiem smagumiem. Oi, dieniņās, jūs pavērojat Ivars Kazeļņiks, burtiski aizlidojas trasē, vai tiešām viņam izdosies Arti Plīvdu pārspēt. Tūlīt mēs to noskaidrosim, nu tagad jāieskatās tabulās. Mazliet tomēr no Arta Plīvdas Ivars atpalika šoreiz. Bet iestāsies vēl 4 vingrinājumus, tev spiedīs to chronometru. Kā tu jūties? Diezgan labs sākums pirmie 2 vingrinājumi. Es to ideāli jūtos. Nogrums, nekas viss kārtībā. Tev nav pārsteigums no Arta puses, ka viņš uzvarēja tieši nēšos? It kā ir. It kā ir, un labi, mums arī it kā varbūt ir pārsteigums, bet Artis apliecina savu varējumu otrajā vingrinājumā, uzrādot labāko, ātrāko rezultātu un iegāstot šajā posmā, šajā vingrinājumā 10 punktus. Otrais Ivars Kazeļņiks, Māris Rozentāls 3. un tad arī Mareks Leitis, Nerijus Ļubikas un Dainis Zāģers. Dīdis Zariņš, 7. vietā, dalībnieks, kurš arī pārspēja pieredzējušos Oskaru Brugemanu un Rolandu Fersteru. Un kopvērtējums pēc 2 vingrinājumiem. Jā, Artis Plīvda 1. vietā, Ivars Kazeļņiks 2. Māris Rozentāls, Dainis Zāģers, Mareks Leitis un Nerijus Ļubikas. Jā, nu, arī noslēgumā 8, 9, 10 ir 5 punkti, 5,5. Turpatās viss vien ir, un viss vēl mūs priekšā ļoti intriģējošas cīņas gaida. Un lūk arī spēcīgais vingrinājums trijā, bet spēka kāpnes jau 3. pēc kārtas. Faktiski šī posma vidus daļā, kad 200, 225 un 250 kg smagi bluķi ir jāpaceļ katrs attiecīgi pa 6 pakāpieniem. Jā, nu, reti kad parasti jau šī spēka trepi parasti bija kaut kur tuvāk jau sacensību beigām, bet tagad viņi ir ielikt kā 3. vingrinājums sacensībās, līdz ar to dalībnieki pēc 3 vingrinājumiem būs ļoti noguruši, un tas prasīs milzīgu spēku piepūli viņiem turpmākajos 3 vingrinājumos. Nu, ko, pavērosim, kā sokās ar šo milzīgo, es teiktu, pašu augstāko spēka trepi pasaulē, jo parasti visur ir 5 pakāpieni, mums ir 6, un arī pakāpienu augstums ir diezgan augsts, 41 cm. Līdz ar to dalībniekam ir jābūt ļoti labi fiziski sagatavotiem, lai varētu pievarēt tradicionālo mūsu trepi. 12 pakāpieni tā ir klasika, un tad sākās cīņa ar smagumu, sevi un visiem pārējiem konkurentiem. Nu, lūk, jūs redzat, 250 kg ir Rolands Fersters. Un arī Māreks Jēkabsons solī viņi iet, mazliet uz priekšu ir pasteidzies un aizskarējis Rolands. Jau ir uz 16. pakāpienu, Māreks ticis galā ar 15. Nu, laiks vēl ir, bet vai pietiks spēks un izturība šos 250 kg nogādāt arī uz 18. pakāpienu? Jā, nu izskatījās, ka Rolandam spēks bija, bet laiks pietrūka. Jā, pavisam tuvu dalībnieki bija, lai pirmo reizi, man liekas, neviens no viņiem vēl nekad nav nesis visus 3 smagums uz trepas augšējo pakāpienu. Oskars Brugemans, jā, tiek galā ar 13 pakāpieniem, Dīdzis Zariņš ar 12 pakāpieniem. Nu, tātad šajā vingrinājumā vēl ir kur augt. Nu, bet šie lielmeistari varētu parādīt klasi un uznest visus 18. Nu, Dainis viennozīmīgi to ir darījis, un mēs jau varam arī pasakot līdzi šai televīzijas ekrānā. Viņš pārliecina, viņš neskatās ne uz laiku, viņš zina, ka viņš to var izdarīt.
Un viņš tikai rūpējās par to, lai tehniski pareizi to izdarītu. Arī Nerijus Ļobī, kas ir ļoti spēcīgs tieši šajā vingrinājumā, līdz ar to mēs varam cerēt, ka šīs sacensības starp viņiem būs ļoti, ļoti spraiga. Dainis Zāģers ir ticis galā ar 12 pakāpieniem, vēl priekšā ir 6, ziniet, un viņam ir jādara viss iespējamais, lai šajā triobet spēka trepē uzrādītu vienu no labākajiem rezultātiem. Atceramies, pirmajā vingrinājumā viņš uzrādīja labāko rezultātu, otrajā vingrinājumā siltums jums nešos, viņš palika 6. vietā, kas, protams, ka deva zināmas izmaiņas arī kopvērtējumā. Nu jā, Dainis jau tuvojās, un viņš ir pirmais dalībnieks, kas šīs dienas sacensībās ir uznesis visus 3 smagums, 18 pakāpienus, un es domāju, arī rezultāts viņam varētu būt ļoti, ļoti augstvērtīgs. Tikmēr Nerijus cīnās, viņš jau ir uz 16. pakāpienu, vēl 2 pakāpienu, vai pietiks tiešām šie laika limits nepaspēs, vai paspēs Nerijus. Kā jūs teicu, varēja būt ļoti spraigi, bet drusciņi traucē laikam kaut kas. Nerijus nav tik labā sportiskā formā, kādu mēs viņu esam bieži redzējuši atbraucot ciemos pie mums. Bet katrā ziņā viņš ir priecīgs par padarīto, un laika limitā viņš ir iekļāvies, vēl rezervīt atstājis gandrīz 18 sekundes. Nu, Māris Rozentāls ir ļoti skaņots, ļoti karēvīgi, jo diezgan veiksmīgi viņš nostartējis šajās sacensībās Ukrainā, kur viņš pārstāvēja Eiropas komandas sacensībā pret Ukrainas komandu. Burtiski vienas uzvaras, viena vingrinājuma zaudējums liedza Eiropas komandai uzvaru pār Ukrainu, kur bija ļoti mērķiecīgi gatavojušies šim sacensībām vairākus mēnešus, bet Māris tiešām ir iegūst tādu labu sportisku azartu, un viņš mēģina cīkstēties pašu Mareku Leiti, kas ir viens no spēcīgākajiem tieši šajā vingrinājumā Latvijā. Un tā tad Māreks Leitis, 12 pakāpieni ir pievarēti, un izskatās, ka Mārim Rozentālam tā kā spēks varētu, vai patiesībā jau iet uz beigām. Nu, tāda ar lielu piepūli ķerās klāt Māris 250 kg smagajam bluķim, bet Māreks par to nedomā. Viņš zina, ka visus 3 viņš uznesēs augšā. Vienīgā doma, kas varētu būt, tas ir par laiku, vai tiks pārspēts Dainis Zāģeris, bet redzam, ka pēc tempa jau no pirmajiem bluķiem izskatās, ka vai nu kaut kāds ir bijis režīma pārkāpums iepriekšējā vakarā. Vai pa daudz treniņā bija karbonāts apēdis. Vai kaut ko pa daudz bija apēdis treniņā. Bet Māris malacis. Māris ir malacis. Māris arī laikam ir dalībnieks, kas nav vēl nesis Latvijā visus pakāpienus, bet 15 pakāpieni ir ļoti labs rezultāts priekš Māri. Artis Plivda un Ivars Kazeļņiks. Ivaram kaut kas ir atkal atgadījies vai trauma, bet viņš ļoti nesteidzīgi atšķirībā no Arta ir uzsācis šo sacensību, bet Artis pēc iepriekšējā vingrinājuma labā, fenomenālā uzrādītā rezultātu un uzvarot tieši nešos, kas nav viņa parodzīgākais vingrinājums, turpina tādā pašā stilā arī uz spēka trepes. Protams, ka viņa draugs, konkurents, partneris šajās sacensībās Dainis Zāģeris ir uzrādījis rezultātu, kas ir ļoti augstvērtīgs, 47,78 sekundes. Un tas tik kartim ir vajadzīgs, lai to rezultātu pārspētu. Jūs paši pavērojat, kādā tempā nav starpības, vai tie ir 225 kg, vai tie ir 250 kg. Un šis žests ir noteikti atkal virzīts Daina Zāģera virzienā. Kaut kāds melnais kaķis ir izskrējis starp viņiem, bet ļoti, ļoti dusmīgs izskatās Artis. Un Dainis arī ir pārsteigts, jo viņš zināja, cik labs rezultāts viņam bija. Un Artis ir pārspējis viņa rezultātu. Tikmēr Ivars lēnām, bet tomēr cīnās un ir jau nokļūst uz 13. pakāpiena. Pavisam maz viņam pietrūk, lai arī 14. pakāpiens. Ivars tiešām ļoti veiksmīgi uzsāka, bet šī kļūda šajā vingrinājumā var dārgi maksāt viņam. Bet šajā triobet spēka trepē atkal otrajā vingrinājumā pēc kārtas labāko rezultātu uzrāda Artis Plivda. Viņa rezultāts 39,83. Es varbūt maldos, bet viņš ir ļoti, ļoti tuvu, ja ne jauns Latvijas rekords. Arī pārējie rezultāti, bet, protams, kad interesantāk būs ieskatīties, kāds ir kopvērtējums pēc 3 vingrinājumiem. Un tātad pirmajā vietā Artis Plivda, pateicoties uzvarai šajā vingrinājumā, viņš jau pēc 4 punktiem ir apsteidzis Dainis Zāģeri, kurš ir 2. Mareks Leitis, 3. vietā Māris Rozentāls, 4. Bet jāteic, ka cīņa vēl nav galā. Cīņa vēl ir tikai priekšā, jo mūs sagaida vēl 3 grūti vingrinājumi. Lūk, arī ir šis 4. vingrinājums, kurš sastāv kombinācija, kurš sastāv no šādiem elementiem. 380 kg smaga ķēra un 300 kg smagas mucas jānovieto uz trepju pakāpieniem. Ļoti labs garastāvoklis, neskatoties varbūt uz nelielām neveiksmēm. Pirmajos vingrinājumos bija
Un arī šeit jūs redzējāt, cik milzīgs spēks bija vajadzīgs tieši Didzim Zariņam, lai izceltu tikai šo ķerru un varētu ar viņu doties šajā stafetes posmā. No Oskars, būdams ugunsdzēsējs, ir viens no ātrākajiem. Un viņš saprot, ka katra sekunde ir ļoti svarīga. Un tieši laikam šajā stafetē viņš jūtās kā neviens, kā zivs ūdenī. Mucās nav ko slēpt, nav alus, ir ūdens. Līdz ar to Oskars ļoti labi pārvietošies mucas. Un Didzis arī tikmēr jau ir piegājis pavisam tuvu Oskaram un pavisam nedaudz atpaliek no Oskara rezultātu. Bet Oskars tiešām uzrāda ļoti, ļoti labu rezultātu. 32,65 sekundes. Jā, un viņa partnerim, oponentam, pretiniekam šajā te skrējienā rezultāts arī tiek fiksēts 48,12 sekundes. Ivars Kazeļnieks un Māris Rozentāls arī viņu rezultāti ir ļoti augstvērtīgi. Redzam, ka Ivars sācis bija mucu likšana augšējā pakāpienā. Tā ir pilnīgi brīva izvēle dalībniekiem, kā un ko viņš dara. Rolands Fersters arī pie tuvu lielmeistara normai 35 sekundēm. Un tagad divi dalībnieki, kuri atšķirās varbūt gabaritos, bet redzēsim, kādi būs viņu rezultāti finiša taisnē. Pagaidām Mareks apliecina savu ļoti spēcīgās atvēriena priekšrocības, vai viņš tikpat ātrs būs arī steidzoties ar mucām. Tātad pie pirmās mucas, jā, un arī Mareks izvēlās šo te gājienu no trešā pakāpiena uz leju. Iespējams, ka tas ir mazliet vieglāk, jo trešo mucu celt augšā ir daudz grūtāk. Es arī domāju, ka viņi pareizi taktiku izvēlējušies, jo spēki paliek mazāk un celt uz augstāku pakāpienu ir daudz grūtāk. Tad rezultāts ir lielisks, 30,87 un arī uz 34,09 sekundes. Iepriekšējā uzdevuma vingrinājuma līderi Artis Plīvda un Dainis Zāģeris. Jā, tagad viņi satiekas roku rokā, Viņi jau vairākas trešo posmu, viņi ļoti bieži startē kopā tieši vienā skrējienā. Līdz ar to tas jau viņiem ir tāds ierasta lieta. Es domāju, ka viņi varēja vairs tik daudz neuztraucās. Arī Artis izmanto gan augstuma priekšrocības, gan arī taktiku no trešā pakāpiena. Dainis izmanto otrādāk. Ar kurzemnieka spīti viņš mēģina pievarēt latgaliešu spēku. Un Artis Plīvda ir pirmais un vienīgais un pēdējais spēkvīrs, kurš šajā vingrinājumā ir aizskrējis un uzlīdis visu šo kombināciju ātrāk nekā 30 sekundēs. Jā, tad tiešām Artis apliecina, kas ir vislielākais pretendents uz šīs dienas uzvarētāju godu. Jau pēc 4. uzdevuma viņš būs noteikti līderis, jo divus vingrinājumus pēc kārtas ir izcīnījis pirmo vietu. Un šajā te vingrinājumā viņa tuvākais sekotājs Dainis Zāģeris palika, tikai kurā tā vietā palika 5. vietā. Lūk, arī kopvērtējums 8 punktu pārsvars pēc 4 vingrinājumiem. Milzīgs pārsvars, bet turpat Dainim Zāģerim blakus ir Mareks Leitis un Māris Rozentāls. Līdz ar to par vietām uz goda pjedestāla vēl mūs gaida ļoti intriģējoša cīņa. Un kā nākamais mēs visu laiku stāstām, vieglākais 12,5 kg katrā rokā tikai ir jātur spēku vīriem, Viva Color krāsa buņģis, un uzdevums ir vienkārši pēc iespējas ilgāk jānotur, pēc iespējas lielāks sekundžu skaits ir jāuzrāda. Jā, tas jau liekas 12,5 kg buņģis, tas tāds kaut kāds maziņš, bet iedomājies, ka tas ir gandrīz vairāk nekā pilnas 2 slaucenes ar pienu tev katrā rokā jātur ir. Līdz ar to tas nav nemaz tik viegli, kā jogas varbūt izliekās no malas. Un mēs jau vairāk kārt esam atkārtojuši, ka šīs vieglās muciņas spēja kratīt šos lielos milžus spēka vīrus, tā kā tādas oša lapas. Viņi kratās un cīnās par katru sekundes simdaļu. Pagaidām pie 30 sekundēm viss kā vienmēr ir mierīgi. Pēc 30 sekundēm tad sākās šī te kratīšanās, un Mareks Jēkabsons turpina cīņu. Didzis Zariņš pie 31,53 sekundēm šo cīņu ir pārtraucis. Bet, Mareks Jēkabsons, ja iepriekšējos vingrinājumos viņam šis tas traucēja no pagājušās sezonas traumas, tad šis ir, varētu teikt, droši viens no viņa labākajiem vingrinājumiem, un, tā kā teikt, viņa jājam zirdziņš. Jā, viņš iepriekšējā posmā Kandavā pārsteidza visus uzvarot šajā vingrinājumā. Kā tev liekas, vai šodien ar 56,8